Viens ir Jānis. Jānis ir gluži nesen no Lielbritānijas atpakaļ, un viņš nodrošinās, ka Latvijā vairs neviens ar kabeļiem nespēlēsies. Viss būs tikai bezvadu līmenī. Jānis ir gan savu maģistra grādu fizikā ieguvis Vācijā, un tomēr Latvijā viņam liekas, ka sapņi ir labāk realizējumi. Un paldies, Jāni. Turpmāk tiešām starp Rīgas mājām vairs neviens nevilks kaut kādus kabeļus, jo Jānis ir izstrādājis elektroinženierijā arī savu doktora grādu un strādā šobrīd pie šīs bezvadu sistēmas. Turklāt apsveicu, Jānim ir 3 gadu vecs bērns, attiecīgi nekur citur jau tu nevarēja likties, kā vien vest viņu Latvijas bērndārzā. Valdis Krepis savukārt ir rīdzinieks, es saprotu, gan dzimis audzis, bet kādu laiku nodzīvojis Amerikā, vai kā ir? Dzimis Amerikā, priecājos, Valdi. Tad šī ir tava tēva zeme vai vectēva zeme, kurā tu atgriezies? Tēva zeme. Labi. Un tu esi datu zinātnieks. To, ko uzbūvēs Jānis, lai datus varētu sūtīt, to tu radīsi, lai būtu tie dati. Tu esi tīkla analīzes programmu izstrādātājs, bet tu esi arī daudzās citās pasaules valstīs kopā 30 sabijis. Šī būs tava 31. valsts, kur tu dzīvosi kādu laiku. Nē. Tu esi tikai pasniedzis. 30 ir gadi, es jokojos. Ja domājies, ka tev būtu 30 valsts? Man klienti bijuši. No 30 dažādā, protams. Jā. Labi, šobrīd tu esi pētnieks, kas strādā Rīgas Radiņu universitātē. Valdi, varbūt tad mēs dēļ taviem sirmajiem matiem sāksim ar tevi sarunāts. Ja? Vai tu vari lūdzu izstāstīt, kas ir tā iekšējā, kā skan tā tava iekšējā balss? Tātad dzimis audzis gluži Latvijā tu neesi, tu esi tas otrās paaudzes remigrants. Tavs tēvs aizbrauc kara dēļ, pareizi? Jā, tēvs un māte aizbrauc, un sievai arī tēvs un māte aizbrauc. Bet mēs dzīvojam Cleveland, Ohio, un tur mēs uzaugam latviešu vidē. Es biju skautos un tautstējās, sieva arī bija tautstējās teātrī. Un mēs te bieži ceļojam, un mums lielāko daļu radi visi te, mūsu brāli. Radi, kuri arī bija dzimuši Amerikā, bet jau pārcēlās? Nē, kas... Vienkārši tava ģimenes daļa, tie, kas ir tēva un mātes radi. Jā. Var cikot, tev vienmēr ir bijusi silta saite. Jā. Sākumā caur vēstulēm, visdrīzāk padomu laikos vairāk. Jā. Cik bieži tu līdz šim brauc uz Latviju pēdējos 30 neatkarības gadus? Mēs pirmoreiz atbraucam 86. gadā. Pēc Černobyla. Un mēs bijām viena no tām pirmām turistu grupām, kas bija atlaist braukt. So tā bija pavisam savādāk Latvija. Bet tad, jā, pēc 91. gada mēs diezgan bieži braucam, un es sāku puslaiku strādāt ar dažām universitātēm. Tad jau sanāk, kad arī tavi darba saites, tavi kolēģi, tavi draugi, viņi vienkārši tu lēnām dibināja tās saites, tev viņas kļuva arvien kādas, kā tu viņas sajūti, jo Amerikā, citreiz mēs sakam, ir iespēju zeme. Kas ir Latvijā tad salīdzinoši priekš tevis? Arī iespēju zeme, jo tagad Amerikā tās iespējas iet uz leju. Ej, beidz, tiešām tu politikas dēļ emigrēji? Nesaki, ka Trumpa dēļ, saka tēta dēļ. Nē, bija ģimene dēļ, un mēs emigrējam pirms Trumps tika ievēlēts, bet ja mums būtu izdevīgi braukt atpakaļ, un mēs to neizvēlētos. Tu nopirki dzīvokli pirms 20 gadiem, kamēr vēl bija labas cenas. Tu zināji jau pirms 20 gadiem, kā agrāk vai vēlāk tu atbrauc, vai tu nopirki tieši nedēļu pirms tu atbrauc? Jā. Tagad, Tad tev tāda ilgtermiņa plāna, ka kādu dienu tev būs jādzīvo Latvijā, gluži nebija. Tas auga kaut kā dabiski. Jo mēs māju un mēs pārdevām Amerikā un mēs zinājām, kad mēs brauksim. Jo sieva un mēs jau par to runājam jau vairākus gadus. Vajadzēja braukt. Un, tagad bija tas pareizais laiks.
Un mēs izdarījām. Jā, pareizais laiks, no kādām sastāvdaļām sastāv pareizais laiks. Daudziem cilvēkiem, kuri skatās šo sarunu, liekas, ka pareizais laiks nav nekad. 2007. gadā bija krīze, tagad ir karš, tepat kaimiņos netālu. Pareizā laika jau nav nekad. Jā, tas ir pareizi. Bet tie apstākļi bija tādi, ka mēs izdomājam, ka jābrauc. Un jūs atbraucāt. Un mēs atbraucām. Un mēs atbraucam ar plāniem neaizbraukt. Paldies par tiem. Un es saprotu, ka Stradiņa universitāte ir ļoti svarīgi tev devusi šo iespēju uzreiz, vai tev bija arī jāpierāda, ka tavi dokumenti, tava dzīves pieredze, vai tu vienkārši atnāc kā latvietis, un ja tev ir atvaino amerikāņu akcents, tad viņš noteikti ir arī gudrs, un viņam uzreiz jādara docents un profesors, un varbūt viņš būs rektora vēlēšanās ievēlēts. Kādu sarkano paklāju tev vajag tajā tavā cilvēcīgās ambīcijās? Tu esi zinātnieks, tev ir vajadzīgi izplest spārni, tev ir jābūt drošam, ka tu strādā labākajā pasaules universitātē, šodien Rīgas Stradiņa universitātē. Jā. Es jau cilvēks pazinu no iepriekšējām gaitām, un mums aizsina tavs zināšanas vajag. Tu esi ļoti korekts cilvēks, tāpēc paprasīšu vēl negantāku jautājumu. Vai šis nav pa seklu tev? Nē. Kopš tu esi strādājis amerikāņu Ohio universitātē, kas tur, es varu iedomāt, cik tev bija studenti lekciju telpā. Cik tev tagad ir 14 telpā studenti, kurus tu satiec? Ja tu esi tikai pētniecībā, tu nelasi lekcijas. Es lasu lekcijas arī. Ir mazāk, bet es lielākoties Amerikā biju konsultants. Es strādāju ar biznesām un tā. Un tad šad un tad lasīju lekcijas tur. Bet tagad tā konsultanta dzīve mani beigusies, un es tagad gribu visu tā zināšanas par tiem 30 gadiem dalīties ar tiem, kas grib mācīties. Tie cilvēki ir te Latvijā. Mirdzošas acis, tikpat griboši studenti, viņi galvā es atvaino nemaksā tādu naudu. Viņi iespējams nenovērtē tavu zināšanas. Amerikā viņi maksātu 10 reizes lielāku cenu par savu studiju vietu. Šeit varbūt viņiem nav, kas tas tāds kaut kāds tur sirmgalvs no Amerikas? Jā, tas nav svarīgi. Nav? Okay. Tavas ambīcijas ir apmierinātas gana? Jā. Labi, super. Jā. Es priecājos. Labi, paskatīsimies, kā iet tavam kolēģim, un tad saliksim jūs abus kopā. Jāni, tu esi elektroinženieris. Tev ir britu akcents par šito laiku? Cik tu sabīji? Es domāju, ka man vairāk ir pat no Latgales akcents, kā no iebrita. Ļoti labi, es priecājos. Kā tu nonāci tur? Kāpēc tu izdomāji, ka tavs maģistrs ir obligāti dabonams tur Vācijā, un tad pēc tam Anglijā, un tas, ko tu studēji, nebija iespējams Latvijā? Es domāju, ka tā ir pievienotā vērtība, ko var dabūt ārzemēs. Tas ir tas papildus izaicinājums, bet arī papildus līmenis, ko var cilvēks dabūt. Arī Latvijā, protams, līmenis gadu garumā ir audzis. Tad tu biji bakalaurs Latvijā iegūts, ja? Un tad tu saprati, ka, maģistratūrai un doktorantūrai man ir vajadzīga pasaule. Sākumā jau bija vienkārši doma par maģistrantūru. Dabūt to maģistrantūru, bet jau savulaik, jau daudzus gadus atpakaļ runājot ar profesoru Andru Broku, viņam bija tāds, ieteikums, iziet bakalauru Latvijā, bet maģistrantu mēģināt ārzemēs. Un mēģināt, kā saka, iet to soli vēl uz priekšu un izaicināt. Cienījamo elektroinženierijas doktoru, vai jūs esat informēts, ka doktori šeit pelna mazāk? Viss, ka jums tagad ir visi diplomi forši, bet viņi tagad ir jāmonetizē. Un jaunam cilvēkam, kuram pagaidām ir tikai viens bērns, bet es ticu, ka tev būs vēl 7, jo vienkārši Latvijai vajag, ja? Tā, lai tu esi informēts pie reizes. Tavā vecumā kaudzi naudas vajag, lai sieva būtu priecīga, lai mašīna katram, gan tev, gan bērnam privāta skola un privāts bērndārs, un ko vēl tu gribi? Tu māju esi uzbūvējis jau. To var nopelnīt labāk tur, Vācijā, Lielbritānijā. Čali, tev ir diploms ar baigi launo universitāti. Kur tu dzīvo? Par ciemā. Forši. Un kādas ir tavas, nākamo 10 gažu perspektīvas šeit un salīdzinoši tur tajā tavā Vācijā vai Lielbritānijā? Ņemot vērā tā, kā sākumā strādāju šo darbu attālināt ar Lielbritāniju, darba attiecības nebija beigušās ar turieni, turpinājām veikt, kā saka, pētniecību priekš viņiem.
tad tas bija, kā saka, tajā laikā apstāts, es teiktu, zaudīts avots, ja mēs runājam tīri no finansiālā. Bet ar oktobri, protams, jaunāmais darba attiecības Rīgas Tehniskajā universitātē būs, kā saka, inovāciju centrā. Tur ir glaunas telpas, tur labs rektors nesen ievēlēt. Tur ir izaugsme, vai ne? Tur ir tāds turbo bišķiņ, nav tā? Jā. Lielāks turbo kā Vācijā un saka jā. Es domāju, ka noteikti, ka jā, ka mums ir vīzija, mums ir, kā saka, cilvēki, kuriem es redzu, Dzirdi, tu jau pats saki mums, tu vairs neesi, viņiem ir vīzija, tu jau esi mums, forši, tu esi integrējies. Tas tāds mēķis, es teiktu, ka mums ir daudziem daudz arī atgriežas, kas zinātnē ar vīziju bīdīt un attīstīt. Un tad, kad tu paskaties, jā, ir bijuši reāli soļi, kad es aizbraucu 2016. gadā prom no Latvijas uz Vāciju studēt. Tad mēs 9 gadus vēlāk var redzēt, ka ir notikušas pārmaiņas pozitīvos virzienos. Tas, protams, gan ir ar programmām, tas, protams, gan ir ar to, ka tiek reāli sāk domāts vairāk, kā arī piesaistīt finansējumu, Eiropas finansējumu, kā arī gan akadēmiskajā, gan arī industrijālā mēs redzam dažādas pozitīvas izaugsmes ievirzes. Tev līdzīgi kā valdim gribētu strādāt vairāk ar industriju, nevis tā teikt Nobel prēmiju pelnīt, bet vairāk šos risinājumus biznesam veidot universitātes laboratorijās? Ņemot vairāk kā 5 gadus esmu strādājis firmā Lielbritānijā. Vairāk mans doktors bija industriāls, skaities industrial PhD. Tad man liekas, ka tas ir vienmēr, kā es jūties, esmu labāk. Man liekas, akadēmijā ir forši, bet akadēmijā ir savi izaicinājumi. Bet industrija pienes to lielo labumu, kas gan var būt gan eksportā, gan arī attīsta ne tikai tīri preces, bet arī, ja mēs runājam par izglītību, nes savu pienesumu. Viss tās bezvadu tehnoloģijas, ko Latvija līdz šim ir attīstījusi tieši datu jomā, mēs arī esam viena no eksporta spējīgākām, tīri valstīm, tā ir mūsu biznesa niša, šie bezvadu sakari, pat es teiktu, amerikāņi pērk šīs preces diezgan daudz, vai ne? Jā, paņemiet saftehniku, saftehniku kā minimums, vai ne? Ir jau vēl citi arī, jā. Vai var teikt, ka tu esi arī atvedis mājās to, kas ir Latvijas specialitāte un dēļ tās izaugsme, tu pats turpinās būt šis nosacīt pasaules pilsonis, šis, nezinu, mazā dīķa efekts priekš tevis nav iespējams, vai ne? Tā ir jau tā lieta, ka mēs paņemam kaut vai RTU, ir Rīgas Tehniskajā universitātē pētnieciskā grupa, kas ir uzstādījusi pasaules rekordus bezvadu optiskajā pārvadē. Tas ir tieši augsts, kurā es esmu strādājis. Nākamais pasaules rekords būs jau ar tevi kopā. Tu vienkārši besies ārā, ka pirmais rekords bija bez tevis, ja? Tā varētu būt. Ok, forši! Bet strādājot tieši inovāciju centrā, mēs atkal skatījušies jaunajā amatā, kā varam palīdzēt jaunajiem uzņēmumiem, kā startupiem varam palīdzēt attiecīgi veidot šīs komunikācijas ar ārzemēm, ar citām universitātēm un uzņēmumiem, kas var palīdzēt mūsu ķēdēm, kā mēs tur varam iekļauties. Un te mēs esam tagad pie šī ļoti svarīgā jautājuma jums, diviem zinātniekiem, kuri spēj iedot paplašinājumu katra cilvēka domāšanai, viņa personīgai izaugsmei. Vai jums ir pietiekami sarkans tepiķis tajā novērtējumā, ka jūs atvedat zināšanas, kuras varbūt šeit ir, nezinu, mazāk bijušas populāras vai nebija iespējams dēļ mazākas valsts, bet jūs tagad faktiski atvedat, ko mēs varētu nosaukt par pasaules elpu, citu domāšanu, citu pieredzi, citiem kontaktiem. Vai jums ir vajadzīga kaut kāda īpaša attieksme, lai tajā es esmu laimīgs savā profesijā, jūs jūtat arī, cienījumu un sirsnību, gana foršu attieksmi no kolēģiem. Mēs citreiz pirms gadiem 5 esam dzirdējuši, ka ir profesijas, piemēram, mediķi vai arhitekti, kuriem ir tādas mafiozas pazīmes, kur nemaz negrib šos ārzemēs pieredzi guvušos kolēģus atpakaļ Latvijā, kuri mēģina visādām dīvainām metodēm, neizstumt viņus, bet tā kā pieturēt kā tādā īpašā kolbā. Vai jūs tagad tiekat apzīmogoti ar ārzemēs bijušie? Vai jūs esat pilnīgi normāli iekļauti un neviens uz jums tā īpaši neskatās aizdomīgi? Tas bija, kad es agrāk biju, 10-15 gadu atpakaļ. Un tad es teicu, man ir tāda ideja un tāda. Un atbildi normāli bija, jā, tas samērkā strādā, bet ne te. Turpini sapņot, ja? Jā, turpini sapņot. Okay. Bet tagad tā nav. Tagad ir cita paudze. Un vairāk nav tā, kas? Greizsirdība? Nē, nav tas. Saki angliski, ja tev nav vārds. Soviet thinking. Ok, padomiskā domāšana, ja? Un
viņi ir daudz vairāk atvērti uz jaunām idejām, pamēģināt kaut ko savādāk, kaut ko jaunu. Un es jūtu, ka idejas tagad ir daudz, cilvēki pieņem jaunas idejas. Vai ar šīm jaunajām idejām, tu ienākot šeit, tu varbūt, kad ir gandrīz tā kā vēl trakāk ekstrēmā aizgājis, ka šeit tu vari, bet citur varbūt vairs nevari. Piedod, es tikai zinot, cik konservatīvāka paliek amerikāņu sabiedrība, cik tur dīvainas lietas sāk notikt. Varbūt, ka tu esi laikus, kā izklausās ļoti jauneklīgs cilvēks pēc savas domāšanas, principā atnāc uz izaugošu vietu, ka te ir tāda auglīga augsne, tāda labs iekšzemes koproduktu izrāviens, tāds kā Ķīnā. Jā, uz matu tā. Tiešām? Jā. Hei, mums šitas ir ļoti svarīgs mirklis piefiksēt. Ja man liekas, ka daudz cilvēku vēl aizvien domā, ka Latvija ir tāda vienmēr pelēka, tā kā tu 86. gadā, kad izkāpi no kurienes tu izkāpi? No vilciena, no Maskavas, ja? Viss bija pelēks, vai ne? Tagad taču nav pelēka vairs šī valsts. Nemaz, nē. Vai ne? Viņi sprakšķi, viņā nāk. Un es esmu runājis ar citiem, kas ir atgriezušies, kas arī saka, daudz vairāk enerģijas. Enerģija un opportunity. Jā, iespējas, bet saki lūdzu, enerģija, iespējas un tad tā vidējā temperatūra ir, un tāda mums ir pa maz naudas, valsts nelīdzfinansē. Jā, mums ir Eiropas Savienības horizonta programmas un kādas tik vēl nē. Bet šī vidējā tā čīkstelīgums, to tu neesi vēl pamanījis. Ja? Cik tu ilgi tagad esi Latvijā? Tev vēl nav pielipsis čīkstu līgums? Nē, 2 gadi gandrīz. Tad tu esi labi atšķaidījis to čīkstu līgumu. Paldies tev par to. Viņš tur ir, bet nav daudz. Ok, forši, mums ir mazāks čīkstu līgums. Jā, mēs satiekam cilvēks, kas ļoti pozitīvi un ka mēs stāstam, ka mēs esam pārcēlušies, ļoti priecīgi. Es priecājos par tevi, un tāpat laikā es bišķiņ uzmanīgi klausos, ko Valdis saka, jo tu vēl esi gados tāds, ka tu varētu vēl 3 reizes aizbraukt kaut kur citur. Kā tas ir vispār pieņemt, ka tas ir normāli kustēties? Īpaši zinātniekiem ir jākustās pa pasauli, jāgūst pieredzi. Jūs nemaz nedrīkstat sēdēt 100 gadus vienā vietā. Valdis ir pārdevis savu māju, viņš ir nopircis tagad īpašumu Latvijā, jo tā teikt ir iesakņojies. Tev varbūt tas pat ir vēl pagaidām bīstami. Cik tev tagad ir gadi? 30. Ok, viens puika, viņš 3 gadi. Tu vēl 3 gadus varētu vazāties pa pasauli, pirms viņš ir pirmklasnieks. Negribās vairs? Es domāju, tas ir jautājums arī par vērtībām kaut kādā ziņā, jo, pavazājies jau es esmu 8 gadus, tas jau ir diezgan bijis ilgs. Tā skaistā sieva tev arī latviete? Jā. Arī zinātniece? Mediķe. Tas ir vēl nopietnāk. Viņu, kas sagūstīs kādu stradiņu slimnīcu, tad vairs vaļā nelaidīs. Tu saproti, ka sievas dēļ tu tagad paliksi, nevis... Principā, jā. Ir laba vieta, kur palikt. Tī tādā sajūtas līmenī, 30-gadīgam cilvēkam. Tu redzi, ka lielākā daļa, kas atgriežas Latvijā, ir vai valda vecumā, vai tajā grupā, kad jau tuvojas senioru status. Es domāju, ka tas ir ļoti labs vecums, kad atgriezties. Tas ir vecums, kad es jau esmu redzējis pirmkārt pasauli. Man jau tā vēlme redzēt pasauli kaut kādā ziņā ir daļai apmierināta. Protams, var vienmēr vairāk, bet atkal arī strādāt no Latvijas nav tā, ka nav tīpaši tādos konkrētos amatos, ka sanāk strādāt, kolaborēt ar citām valstīm, citiem sektoriem, ka tas tiks tāpat apmierināts. Un kad ir tā vērtība, ka tev ir par kaut ko tu gribi strādāt, sisties, censties, tad tas jau pats par sevi ir liels motivators. Tad tu gribi strādāt, sisties, censties, un tad ir vienmēr tie stāsti par to, mēs šodien bišķiņ kontekstā te runājām aizkadrā, ka ir vietas, kur priekš ne vietējā pastāv tādi, paskaties uz augšu, te operators tagad nevar mums parādīt, bet te ir tāda stikla griesti. Latvijā priekš tevis ir stikla griesti, vai tavā Vācijā viņi bija zemāki? Tu sasities jau savos 30 gados pret stikla griestiem Vācijā? Es domāju, ka kaut kādā ziņā pat Latvijā viņi ir augstāki nekā Vācijā vai Lielbritānijā. Latvijā ir augstākas debesis priekš tevis? Okay. Jo, manuprāt, tomēr Latvijā, vai kā tu esi no savām mājām, tu esi nācis no šejienes, tu esi uzaudzis šeit, pat esi manā gadījumā pat arī studējis šeit, ka,
Un es redzu arī, pieņemsim, kur tagad es ierodas RTU, ka, pieņemsim, paņemiet zināt prorektoru. Viņai arī ir ilgstoši strādājis ārzemēs un atgriezusies. Viņi ir gandrīz tavā vecumā, viņi ir arī super jauneklīgi zinātņu prorektori. Jā. Un tas, tu jūti to jauneklīgumu, ja, kas paplašina tos? Es jūtu šīs, kā saka, vēsmas, kas nāk, un ka nav tā, ka mēs tagad aiztaisam ar sarkanu līmeni, un nē, mums jūs nesat vajadzīgi. Varbūt agrāk, pirms 8 gadiem būtu tāda sēta, jo, viena no lietām, kad devos uz Vāciju, domāju, Latvijā, fizikas bakalaurs, tev ir, kad tu pabeigsi Vācijā, tad vai tevi gribēs atpakaļ, vai tā būs tāds, viņš jau ir vācietis. Bet, gadiem ejot, vai pastrādājot Lielbritānijā, es redzu, ka šī situācija vairs nav tāda. Varbūt kaut kādi stereotipi lēnām arī izmainās. Un ņemot vērā, ka jūs abi esat no tehniskām zinātnēm, mums ir dzirdēts, ka vienā otrā, Cietvielu fizikas institūts ir vislabāk, man liekas, aprīkotais ar visiem fizikas verķiem, jo vienkārši bijusi Eiropas naudas ieplūde pēdējos 20 gados, bet ka tomēr ir jomas, kurās, tur, kur ir vajadzīgas lielas investīcijas laboratorijās, patiesībā tajā Vācijā sasodīts ir krutāk, jo tur ir tāds lāzers un šitāds lāzers. Kā ir patiesībā šajās, tur, kur ir vajadzīgs zinātniekam arī šis ekipējums? Dažreiz viņš objektīvi ir spiests braukt, piedodiet, uz Cernu Šveicē, gluži vienkārši tāpēc, ka Latvijā Cerna nav un nebūs nekad, būsim reāli. Tad, kā ir jūsu vai jomās, vai šis tehniskais nodrošinājums, kā mēs to sakām? Viens ir, kas ir jūs prātos, otrs ir, ko jūs varat eksperimentēt. Jā, es lielāko daļu sociālo zinātni, un tur mums nevajag... Apsveicu, jūs esat lētāka zinātne. Jā, bet mums software vajag un dators, bet mums nevajag tādus lielus, kas ir tikai 2-3 vietās pasaulē. Tā kā mums ir vieglāk, un mums ir ar internetu un ar konferencēm, un tā mēs zinām, ko citi cilvēki dara, tā kā mēs varam turēties līdzi un arī darīt tādas lietas, ko citi nedara. Un tajā apritē un pieejamībā ir internets, vai ne? Un vispār lidojums līdz Frankfurtei, ja vajag, ir 2 stundas, vai ne? Jā. Tādā ziņā viss ir iespējams. Un biļets vēl aizvien ir diezgan lēts. Kā ir tev? Tavi fizikālie verķi ir pilnībā pieejami? Es teiktu, pirmkārt jau pieminētais Cietvielu fizikas institūts jau nodrošina diezgan dažādas, gan vakuuma putināšanas, gan litogrāfija. Viņam ir ļoti daudz, kas, un es saprotu, laika gaitā, kopš es tur pagājušais strādāju, diezgan daudz, kas gājas uz priekšu. Gan arī Rīgas Tehniskā universitāte ir, jo, lai uzstādīt pasaules rekordus, jābūt pasaules līmeņa tehnikai, tīpaši optiskajos sakaros vispār kopumā. Līdz ar to tas jau parāda, ka, dažādās sfērās, kur mums ir īpaši bijušas redzams prioritātes, teiksim, bezvadu sakari, mums esam acīm redzami dabūjuši daudz labas tehnikas. Bet vai mēs varētu teikt, ja mūs skatās vēl kādas citas jomas zinātnieks, nevis ko jūs pārstāvat, ka mums ir jomas, kurās var nākties, godīgi sev pateikt, ja tu vēlies profesionāls sasniegums sasniegt, tev ir jādzīvo kādā citā valstī. Es varētu visdrīzāk, farmācijā jau Latvijā arī iet labi, piemēram, koksnes ķīmija mums ir, un ir lietas, kas mums ir. Vairāk jau jāredz, kas ir, nevis kas nav. Bet tomēr, ja jūs būtu kādas citas jomas zinātnieki, vai jūs te tik pašapmierināti sēdētu Rīgā un stāstītu, cik te ir forši? Es pazīstu ārstus, kas te ir atbraukuši, jo ir izdevīgāk, un droši vien sieva arī tāpat ar medicīnu. Studēja Latvijā. Neko citu nedrīkst teikt, jo tu esi strādīgi universitātes mācības spēks, un tev ir jāslavē sava labākā medicīnas universitāte Baltijā, protams. Jā. Bet, es domāju, ka būs tāda karjera, kas būtu vieglāk citur. Bet varbūt, ka tā lieta ir iemācies informāciju citās vietās un ved apakaļ. Valdi, man kolēģi atgādināja ar šo tavu mazo ieskatu, kas ir īsti tas, ko tu dari, un vai mēs varam teikt, ka līdz ar tavu atbraukšanu Latvijas valsts šajā sociāla tīkla analīzē ir ieguvusi pilnīgi citu dziļumu. Proti, ka Latvijas valstī kaut kādā mērā jūs esat tādi dimantiņi, tādi īpaši,
ko jūs faktiski iekšzemes koproduktam nesat. Nu, es jūs gribu slavēt tādā ziņā, ka likt apdomāt katram, kurš patiesībā atvedot uz Latviju savas it kā šaurā zināšanas, patiesībā to kopējo buķeti pataisa tik krāšņu, to dabas daudzveidību, kur teorētiski nodrošinās šīs planētas vispār izdzīvošanu, vai ne? Vai ir tā, ka tu esi atnesis kaut ko, kas līdz šim Latvijā nebija? Jā, es domāju, man ir 30 gadi pieredze šī laukā, un lielākoties strādāju ar lielām firmām, bet ar valdībām un ar universitātēm, un visādās veidās es parādīšu ātri. Jā. Un te ir tīpiski tie tīkli. Mēs strādājam ar cilvēku tīkliem, un ne ar datortīkliem tik daudz, bet te ir organizācija, viena klientu organizācija, un te ir tā hierarhija, tur ir tas galvenais šefs, un te viss tie... Izklausās pēc NATO, ir kaut kāda headquarter, un tad ir valstis. Bet tas te bija IT nodaļa vienā lielā firmā Amerikā, un tas te bija tas CIO, un tie bija tie director, IT director un IT manager, tie zilie. Tas ir kā viņi bija strukturēti, bet tas ir kā viņi īsten savā starpā strādāja kopā. So, ir cita struktūra, kā viņi īsten strādā un domā un mācās no viena otru. Bet tas nenozīmē, ka šī ir nepareizāka. Nē. Tā ir viņas reālā sadarbība, bet tas bija kā ir uzzīmēts. Jā, tas ir kā uzzīmēts, un tas ir kā cilvēki ir tādā hierarhijā, kā tev darbs ir uzdots. Nākošais, tas te ir terorists tīkls. Tas te bija tie teroristi, kas uzbruka Amerikā 11. septembrī 2001. gadā. Un, diemžēl, mēs to analīzi taisījām pēc to uzbrukumu, jo tā informācija mums nebija dabūnama pirms. Un te var skatīties, kur bija tie galvenie cilvēki, kur bija tie piloti, kas bija tādās lidmašīnās, un kur cilvēki viņiem bija līdz. Un tad te ir tie cilvēki, kas bija ārpus Amerikas, bet viņiem sūtīja naudu un informāciju un tā. Tā kā te ir tas tīkls un te ir tas galvenais līderis, kas bija viņiem. Bet ņemot vērā, ka viņš bija arī pilots, tad viņš pats arī gāja bojā, ja? Jā, viņš uztaisīja pašnāvību krāsās, visi tie, kas ir krāsās, gāja bojā. Visi tie te palika dzīvi, bet viņi arī daži gāja bojā visādos karos. Nu, un, lai saprastu, tagad tu uzzīmē tīklu, un tu parādi cilvēkiem, cik viņš kaut kur ir jāuzlabo, kaut kur ir jāmaina, kaut kur, lai šo sadarbību lai ieļotu tās cilvēcīgās saites. Jā. Un tā zinātne ir tajā, ka katrai organizācijai, protams, ir vajadzīgs savādāks šis tīkls, jo viņiem ir dažādi mērķi, dažādi jēga. Katrai organizācijai ir savs tīkls un savas izmaiņas un tā. Un tad pēdējais tīkls ir no Latvijas, ir no 11. Saeimas. Un te ir visi deputāti, un 2 deputāti, tiem ir saite kopā, ne ja viņi ir tādā pašā partijā, bet ja viņi līdzīgi balso. Tā kā tu paņēmi datus no viņu balsojumiem un uzzīmēji šo karti. Jā. Tātad viņu reālā performance ir šī, bet tās krāsas, kas tur ir, ko viņi apgalvo, ka viņi it kā ir sociāldemokrāti vai konservatīvie. Jā, tā kā te bija saskaņas centrs, te ir Zaļie zemnieki, un te ir viss nacionālās partijas. Nu, saucamās, kas tad jaunā vienotība, Nacionālā apvienība, Zaļie zemnieki. Vēl kāds? Nē, Zaļie zemnieki bija te vidu. Nu viņi te brīdī bija opozīcijā, ja? 11. saimā. Jo tagad mēs jau jaunu esam ievēlējuši. Tu vienkārši mums rādi piemēru, jā. Tas ir kādu laiku apakaļ. Labi, un no šī tīkla mēs vēlētāji varam redzēt, cik dažreiz solījumi īsti neatbilst darbiem, vai ne? Jā. Jo to, ko tu dari, ir tas, kas tu esi. Jā, un ne tas, ko tu saki.
Tātad šādā veidā tu vari gan parādīt organizācijām, cik viņas ir varbūt sapinušās meistarībā, gan arī tādu atklātības stundu vēlētājiem parādīt. Tu būtībā uzlabo sabiedrību, sākot ar vienu firmu un beidzot ar visu parlamentu. Jā, tas ir tas. Ja domāju, pateicoties tev, tagad mēs Latvijā varēsim patiesību par sevi uzzināt tik uz soļa. Tu varētu par nodokļu maksātājiem vai nemaksātājiem arī šitādu uztaisīt? Jo mēs tagad valstī meklējam naudu. Mums nav naudas. Jā. Atkrājās no tiem datiem, kas ir. Ok, mums gan tagad ir modē datu atvērtība. Tu zini, tagad visi runā, ka mums ir visatvērtākā sabiedrība, datu pieejamība esot augstā līmenī, ja vien nav GDPR regula pa virsu. Sirsnīgs jums paldies! Es tikai gribu, pirms es jūs laižu vaļā, vienu lietu pārbaudīt. Vai jūs ar šito vai ar kādu citu metodu varētu sevi ielikt tajā statistikā, vai jūs uzdrošinātos teikt, ka viss, ko es esmu tagad tik tālu izdarījis, izceļojies pa pasauli, dzimis ārzemēs un pieredzējis savu karjeru, uzbūvējis savu diplomu sēriju, ir bijis pareizais lēmums reemigrēt, ka šī ir tā īstā vieta un varbūt vienā teikumā, kāpēc jūs esat tik komfortabli, kā jūs esat. Jūs smaidat, jūs visam mājat ar galvu. Kaut kas nav labi ar jums, jūs neesat sapīpējušies. Nē. Viss kārtībā. Labi. Kas tad ir tas jūsu laimes formula vienā teikumā? Kāpēc šī ir īstais laiks un īstā vieta, uz kurieni reemigrēt? Vēl bez tā, ka jums ir Latvijas pilsonība, kas ir skaisti. Jā. Manā gadījumā viens vārds ģimene. Skaisti. Tā ir ļoti svarīga vērtība. Jā, mums arī ģimene viss radi te, bet arī strādājot ar maniem kolēģiem tagad ir ļoti interesanti un visādas jaunas lietas, ko es daru te, ko es Amerikā nedarīju, tā kā viss ir labi. Es esmu priecīgs to dzirdēt, jo man liekas vārds interesanti un ģimene ir kaut kas, par ko varētu padomāt katrs no mums, kurš, es vairs es arī kādreiz dzīvoju kopā pat 8 gadus sanāca, toreiz Beļģijā un arī ģimenes dēļ faktiski mēs dzīvojam Latvijā un esam tiešām laimīgi, ka visi 4 bērni te arī labi jūtās. Liels paldies jums par jūsu tām sajūtām.